Kas ir redzami elementi? Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs iedziļināsimies materiāla pasaulē, kas ir tikpat būtiski, cik noslēpumaini. Tie virza mūsdienu tehnoloģijas un ir daudz globālu diskusiju. Mēs runājam par redzamiem elementiem, un jūs jau noteikti par tiem esat dzirdējuši, vai ne? Tie parādās ziņās, rakstos par tehnoloģijām, bet vai jūs patiešām zinat, kas tie ir? Un kāpēc tie ir tik ļoti kāroti? Galu galā, kas tad īsti ir šie redzami elementi? Kad runājam par redzamiem elementiem, pirmā doma, kas nāk prātā, ir kaut kas ārkārtīgi rets. Gandrīz kā apslēta dārglieta, vai ne? Bet te jau mums ir pirmais lielais pārsteigums. Tie nav tik reti zemes garozā, kā nosaukums liecina. Patiesībā daži no tiem ir izplatītāki nekā varš un svins. Tātad, ja tie nav tik reti, kāpēc tos sauc par redzamju elementiem? Termins nāk no grūtībām tos atrast ekonomiski izdevīgās koncentrācijās un galvenokārt no grūtībām tos savstarpēji atdalīt. Iedomājieties, ka jums ir smilšu kaste, kas pilna ar sajauktām krāsainām bumbiņām. Pašas bumbiņas nav retas, bet tās šķirot pa krāsām vienu pēc otras ir ļoti grūti, un tieši tas padara tās īpašas un grūti iegūstams. Tieši šīs grūtības iegūt un apstrādāt šos materiālus patiesībā piešķir tiem retuma statusi komerciālajā un rūpnieciskajā kontekstā. Ķīmiski runājot, redzami elementi ir 17 specifisku ķīmisko elementu kopums. Tie ietver 15 lantanīdus, kur ir lantāns, cērijs, praziodīms, neodīms, promēcijs, samarijs, eiropijs, gadolīnijs, terbij, disprozijs, homijs, erbijs, tūlijs, iterbijs un lutēcijs. Papildus diviem elementiem, kas uzvedas ļoti līdzīgi un bieži tiek atrasti tajos pašos minerālu nogulumos, tie skandijs un itrijs. Visiem šiem elementiem ir līdzīgas ķīmiskās un fiziskās īpašības, kas padara to atdalīšanu par īstu izaicinājumu. Tomēr tieši spēja manipulēt ar šīm nelielajām atšķirībām padara tos tik vērtīgas mūsdienu tehnoloģijām. Tagad, kad mēs zinām, kas tie ir un kāpēc, nosaukums redzamju var būt nedaudz maldinošs. Lielais jautājums ir, kāpēc šie elementi ir tik kāroti, ka tiek uzskatīti par izšķiroši svarīgiem daudz valstu ekonomikai un drošībai? Atbilde slēpjas viņu unikālajās īpašībās. Tie nav tikai vēl viens metāls. Tiem piemīt īpašības, kas pat nelielos daudzumos var radikāli mainīt to produktu un tehnoloģiju veiktspēju, kurus mēs izmantojam ikdienā. Apskatīsim dažus piemērus, kas parāda šo elementu spēku. Padomājiet par elektroniskajām ierīcēm, kas jums ir mājās. Jūsu viedtālruni, plakanā ekrāna televizoru, datoru. Bez redzamju elementiem daudzas no šīm ierīcēm vienkārši nepastāvētu, tādas, kādas mēs tās pazīstam. Piemēram, eiropijs un terbijs tiek izmantoti kā luminofori, kas izstaro attiecīgi sarkano un zaļo gaismu. Un tie ir būtiski spilgtajām krāsām, ko redzat ekrānos. Itrijs un eiropijs ir sastopama arī luminescences lampās un LED, padarot tās efektīvākas un izturīgākas. Bet viņi neizceļās tikai uz ekrāna. Vai es kādreiz aizdomājies, kas padara austiņas tik mazas, bet ar tik jaudīgu skaņu? Vai arī kas padara elektriskā automobīļa motoru tik efektīvu? Atbilde slēpjas superjaudīgos magnētos. Neodīms apvienojumā ar disproziju ir pastāvīgo magnētu karalis. Šie magnēti ir neticami spēcīgi savam izmēram, kas padara tos neaizvietojamus datoru cietajos diskos, elektrisko un hibrīda automotoros, vēja turbīnu ģeneratoros un pat tava mobilā telefona vibrācijas motoros. Bez tiem mūsu elektriskie automobīļi būtu daudz mazāk efektīvi, bet vēja turbīnas, kas ražo tīru enerģiju, būtu milzīgas un ekonomiski neizdevīgas. Turklāt redzami elementi ir būtiski katalizatori vairākās nozarēs. Cērijs tiek izmantots automobīļu katalītiskajos pārveidotājos,
palīdzot samazināt iekšdedzes dzinēju izplūdes gāzu piesārņojumu. Tas ir arī būtisks naftas pārstrādē, stikla ražošanā un precīzu ekrānu, piemēram, jūsu vietāluņa ekrāna, pulēšanā. Tā spēja efektīvi un pietiekami ilgtspējīgi pātrināt ķīmiskās reakcijas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsdienu rūpniecība tik ļoti no tā ir atkarīga. Vai jums patīk saules brilles vai augstas kvalitātes kameras objektīvi? Tur var būt lantāns, kas uzlabo gaismas laušanu un optisko kvalitāti. Un medicīnā gadolīnijas tiek izmantots kā kontrastviela magnētiskās rezonanses izmeklējumos, ļaujot ārstiem skaidrāk saskatīt orgānus un audus. Bet kā šie elementi var būt tik daudzveidīgi pielietojami, sākot no mobīlo tālruņa ekrāniem līdz medicīniskām pārbaudēm? Tieši plašais īpašību klāsts, ko piedāvā katrs no šiem 17 elementiem, padara tos tik daudzpusīgus un neaizvietojamus. Pat aizsardzības un aviācijas un kosmosa industrijā reto zemju elementu nozīme ir nenoliedzama. Tie tiek izmantot lāzeru mērķēšanas sistēmās, sensoros un modernās sakaru ierīcēs, nodrošinot augsto tehnoloģiju iekārtu darbību. Un attīstoties tādām tehnoloģijām kā kvantu skaitļošana un mākslīgais intelekts, pieprasījums pēc šiem elementiem tikai pieaugs, veicinot jaunu avotu un ieguves metožu meklējumus. Tagad, ja tie ir tik bagātīgi, kāpēc to ieguve ir tik sarežģīta un vidēji kaitīga? Neskatoties uz to, ka tie nav ģeoloģiski reti, koncentrācija, iegūs procesi un galvenokārt šo elementu ķīmiskās atdalīšanas procesi ir sarežģīti, laikietilpīgi un rada toksiskus, bieži vien radioaktīvus atkritumus. Jo tie dabiski ir saistīti ar minerāliem, kas satur toriju un urānu. Tas rada nopietnas vides un veselības bažas kopienām, kas atrodas tuvu raktuvēm un reģioniem. Vēsturiski Ķīna dominē šo elementu ražošanā un pārstrādē, kontrolējot ievērojami daļu no pasaules tirgus. Šāda piegādes ķēdes koncentrācija vienā valstī rada milzīgas ģeopolitiskas sekas, jo jebkādi traucējumi var ietekmēt svarīgu tehnoloģiju ražošanu visā pasaulē. Tāpēc daudzas valstis iegulda pētniecībā un attīstībā, lai atrastu jaunas atradnes un izstrādātu tīrākas un efektīvākas pārstrādes metodes. Lai samazinātu atkarību un nodrošinātu stabilu piegādi, pieaugošā globālā atkarība no redzamiem elementiem ir pastiprinājusi ģeopolitiskās spriedzes, kā jau minēju. Ķīna, kas kontrolē vairāk nekā 60% pasaules ražošanas un gandrīz 90% šo materiālu rafinēšanas, ir izmantojusi savu dominējošo stāvokli kā stratēģisku instrumentu, ieviešot tirgus ierobežojumus, kas ietekmē globālās piegādes ķēdes. Šī tirgus koncentrācija uz enerģijas ražošanu, Ķīnas enerģijas ražošanu un Ķīnas enerģijas ražošanu. Ķīnai ir liels potenciāls enerģijas ražošanā un ražošanas jomā. Ķīnai ir enerģijas ražošana un enerģijas ražošanas iespējas. Ķīnai ir liels potenciāls reģionālajā ražošanā un enerģijas ražošanā. Īpaši tajos reģionos, kas ir bagāti ar šiem resursiem, kur ekonomiskās un stratēģiskās intereses savijas kopā. Pārvēršot šos elementus ne tikai vērtīgās izēvielās, bet arī par iespējamiem starptautisku strīdu katalizatoriem. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvanību. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Un ja esi zinkārīgs, uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakam, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā. Vai iegūt piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā? Vai tu jau zināji par redzamiem elementiem? Vai tu biji iedomājies, ka šie elementi ir tik bieži sastopami un svarīgi mūsu ikdienā? Atstāj komentāros savu viedokli, jo es vēlos to uzzināt. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru.
Tas arī viss inženierijas cienītāji. Sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.